Paga, te jau neviens nerunā par sievu, tu runā par līgaviņu. Tieši uz to līgavu attiecās tāda agresīvāka attieksme. Pētniecībā mēs skaidri redzam, seksuāli nerealizējies cilvēks, tā ir pamatvajadzība. Viņš slimo fiziski, viņš slimo mentāli. Mūsdienās mums ir tā privilēģija runāt arī par sievietes baudu un sievietes kaut kādām priekšrocībām. Šī te fiziskā realitāte, tas ir tikai paplašinājums tam, ko mūsu dvēseles vēlās darīt. Un līdz ar to, ja mēs šeit jau esam satikušies, mēs jau sen esam satikušies. Un pat, ja ir jāšķirās, tās attiecības tāpatās turpinās citā formātā, augstākā plānā. Visi, kas ir kādu laiku padzīvojuši attiecībās un pastrīdējušies, tie zina, ka tas mūsu līdzcilvēks, viņš mums ir iedots cienīgs un līdzvērtīgs. Labdien! Tātad esam satikušies Domnīcas pirmajā sarunā, kas ir veltīta kāzu tradīcijām. Un mani sarunu biedri ir Mārtiņš, dainu pētnieks, Kristīne, seksoloģe, pāru attiecību terapeite, psiholoģe, un Inese, pirtniece, folkloriste, rituālu vadītāja. Kāzas ir tāds rituāls, cilvēka mūža gods, kur es varu sarunu biedriem jautāt viņu pieredzi. Par krustabām diez vai tur kāds atcerēsies un par bedībām arī. Tad varbūt Kristīne un Inese var padalīties, kā jūs atceraties savas kāzas, ar kādām emocijām, kādas ir tās atmiņas īsumā. Manas atmiņas ir skarbas. Jo manas kāzas notika liela ģimenes konflikta fonā, jo mans izvēlētais, iecerētais manai mammai galīgi nebija paprātam. Un mēs izcīnījām tādas grūtas, sīvas cīņas par to, kā tas būs. Un tad, kad beidzot mamma saprata, ka es no sava neatkāpšos, tad viņa atkal gribēja pārņemt vadību tam visam, kas notiks kāzu procesā. Un sanāca mums tāds vidējais variants. Svinējām toreizējās Ļeņinielas 2 stabu dzīvoklītī ar mammas izvēlētiem viesiem. Un, kas attiecās uz rituāliem, tad laikam trakākais no tā viss, ko es atceros, tas bija ziemas laiks. Un visi bija noskatījušies, kad ir jāiesien kādā lentē ābols, un tad tas jaunais pāris kož tajā ābolā no abām pusēm. Un nebija tas ābols dabūts, un mēs esam atbraukuši tā dzīvoklī, mums jānāk iekšā un durvju priekšā, durvju ailē karājās aukliņā iesiets apelsīns. Un man ir balta kleita. Bet, kaut kā mēs tikām ar to galā, un acīm redzot arī tas, ka es un droši vien arī mans vīrs Jānis īstenībā paši būtu gribējuši tās kāzas savādāk. Tas mums ir pēc tam licis daudz domāt un meklēt un arī pievērsties tam, kādiem tad šiem rituāliem, es neteikšu, ka īstenībā būtu jābūt, bet kādi būtu tie, ko mēs būtu gribējuši sev, un tad attiecīgi tālāk praktizējot, kas arī citus uzrunā. Un Kristīnai kādas atmiņas? Man ļoti skaistas atmiņas, man liekas, tas bija tāds pirmais iniciācijas pasākums apzinātais, kuru mēs kopā ar Māri paši sev veidojām. Tieši šī iemesla dēļ, lai viņas būtu tādas, kā mēs paši viņas vēlamies. Viņas notika Ķesterciemā pie jūras, saulēktā. Tas bija kaut kā vairāk tāds satikšanās dabas priekšā, vairāk netik daudz cilvēku priekšā un tāda vienošanās savā starpā. Tad iet tajā ceļojumā, kur viņš vedīs bez kaut kādiem solījumiem. Un, tā kā es teiktu, priekš manis tas noteikti ir bijis viens no dzīves tādiem lielākajiem un skaistākajiem pārdzīvojumiem un arī apzinātākajiem. Skaisti. Bet, lai kāzas notiktu, ir vajadzīgi 2 cilvēki. Un kā satikt to otru cilvēku? Kā viņu sameklēt? Kāda ir motivācija, pēc kādiem principiem izvēlamies? Varbūt Mārtiņam ir versija. Uzreiz vislielākais jautājums pasaulē. Es ticu, un es vienmēr esmu ticējis, ka tā lieta jau ir nolikta.
kad tu jau esi šūpulī, jau augšējais departaments ir sakārtojis. Ko tu satiksi, kāpēc tu satiksi? Tā kā tas, ko mēs varam darīt, ir tecēt tās laimiņas pēdiņās, lai mēs ātrāk nonāktu pie šī cilvēka, pie šīs pieredzes. Un tas droši vien ir tas labākais vadmotīvs. Jo nevienmēr tās, teiksim, klišejas, kas varbūt nāk no ģimenes, no televizora, no interneta, ir tas, kam tev ir jāsako. Jo nerad mēs tomēr apaugam ar sajūtu, ka kur ir pareizie varianti, viņi tā kā smaides arī tā darījuši. Taču mēs mazāk ieklausamies sevī, mazāk ticam tam augšējam plānam. Tā kā es domāju, ir jāatrod tas sevī tā mazā dzirksteli, kas saka, kurā virzienā doties. Bet tu taču nedomā, ka ir tikai tāds viens un vienīgais variants, un man viņš ir jāatrod uz šīs pasaules starp miljoniem? Nē, noteikti nē. Tur jau tas skaistums ir, ka mēs esam tik daudzi, lai mēs arī daudz tiktos savā starpā un daudz mācītos viens no otra. Tā kā patiesībā līdz tu tiec līdz tam īstajam variantam, vai otrajam īstajam variantam, un arī trešajam īstajam variantam, ir ļoti labi, ka tu uzsūdz iespējami daudz to pieredžu, lai tad tev ir ar ko dalīties. Es esmu dzirdējusi par to, ka partneri izvēlās pēc smaržas, un par smaržu savukārt atbild imunitāte, un tā ir kaut kāda genoma daļa, kura šo imunitāti veido, un ka cilvēks meklē pēc iespējas no sevis atšķirīgāku imunitāti. Un ka jau tajās senajās kopienās, kur biologi apmēram domā, ka varēja būt ap 200 cilvēku kopiena, tad starp tiem 20, 30, kas ir jau piemēroti tam precību vecumam, varēja atrast šādu imunitāti. Kā jūs meklējat? Es varbūt varētu pakomentēt, no zinātnes viedokļa mūsdienās jau tas cilvēks ir pētīts arī pateicoties visiem mūsu zinātnes sasniegumiem, un tas, ko mēs redzam, ka tas mūsu seksuālais impulss mēs iekārojam, un tas droši vien būs tas, ko tu saki, mēs sajūtam, un mēs aizraujamies, tā būtu droši vien tā psihoemocionālā pasaule, kur arī prasa savu, un kur arī var augt tikai pievelkot sev kaut ko, kas izaugsmē būs derīgs. Un tad ir tā savējā sajūta, kas ir tā kā 3 lielas smadzeņu programmas, kur cilvēks kā sociāla būtne veido to pārošanos, kas rosa viņā veidot attiecības. Tad vienmēr visos laikos un kultūrās jau ir bijusi arī kaut kāda varas hierarhija un sistēma, pēc kuras cilvēki tiek arī likti tai partnerībā. Un nevienmēr viņiem ir tā brīvā griba tur tā bijusi. Es teiktu, tas varbūt ir tāds pēdējā laika priekšrocība, kad mēs šādā veidā skatāmies. Bet ja mēs no dabas impulsu skatāmies, tad es varētu piekrist kaut kādā mērā arī tam, ka tā zinātne diezgan skaidri apstiprina to, ko Mārtiņš saka, ka tur ir jau diezgan skaidrs, kā tie mūsu gēni, caur ko viņi paplašināsies, kā tā mūsu psihiskā realitāte, caur ko viņi paplašināsies, un kas būs tā savējā sajūta, caur ko tiem cilvēkiem izdosies tās attiecības stiprināt un veidot. Jo ja tur nav nekā kopēja, tas trešais, kas vienmēr visās savienībās ir svarīgs, tas trešais, viņām jau nav caur ko, tā kā pielīdzināties, savienoties, kas palīdzēs, tad ir tīpaši tā izšķirīgajos mirkļos kaut kādā mērā arī reizēm pārvarēt sevi. Inese, nav tā, ka tradicionālajā sabiedrībā tā kā dzimtas locekļi vai kopiena palīdzēja tiem jaunajiem atrast vienam otru. Vai tur jau sarunāja iepriekš, vai tur bija kaut kāds vecuma rāmis, no cik gadiem līdz cik gadiem tev jātiek ar to galā, jāpaspēj apprecēties, jo, ja tu pārsniegsi šo vecuma rāmi, tad jau tev būs sociālais status, tur vecmeita, vecpuisis. Jā, nav jau jāmeklē senā sabiedrība, jā. Tas vecmeitas un vecpuisis status mums lielākā daļa mēs esam piedzīvojuši Padomju Savienības laikmetu, un visi zina, ka no 25 gadu vecuma iestājās tas brīdis, kad bija jāsāk meklēt maksāt bezbērnu nodoklis, tātad īstais brīdis bija palaists garām. Jā. Bet šobrīd tā nav. Šobrīd, protams, ka tā vairs nav, bet runājot par seno sabiedrību, arī tur mēs varam palūkoties uz daudz dažādiem slāņiem. Jā. Viena lieta tā, ko tu jau minēji par to, ka ne visas izvēles bija brīvas, jā. Un
pietiekoši garš arī mūsu tautai vēsturiski ir bijis tas laikmets, jā, kad, piemēram, muižkungs varēja izvēlēties, ka šī istabmeita precēsies ar dārznieku, bet tā precēsies ar kalēju, vai vecāki nolēma, ka jāprecās ir ar to, ar ko robežojās zeme, nevis ar to, kas ir tuvu pie sirds vai no kuras maržas var palikt traks, jā. Un arī es uz to skatos kā uz tādu duālu procesu, tādēļ, ka jā, mūsdienās mums ir šī brīvā izvēle, bet tanī pašā laikā līdz ar to manā skatījumā ir mazāka motivācija mēģināt piemēroties, un arī pēc tam ir lielāka tāda vilšanās un zaudējuma sajūta, jo tad, kad es pieviļos cilvēkā, kuru priekš manis ir izvēlējušies vecāki, tad tā nav mana atbildība. Bet tad, kad es pieviļos kādā, par kuru es sākumā esmu bijusi stāvus sajūsmā, tā mana vilšanās ir briesmīga un tā ir psiholoģiska trauma. Un kā ir ar zakšanu, kā līgavas iegūšanas veidu? Vēl senākais slānis, jā, par kura esamību ir nospieduma dažādos aprakstos un vizualizēts. Tas ļoti skaisti bija tādā 80. gada animācijas filmiņā, ko Ilģi ir iedziedājuši man vienai māsiņai, ka ir šī līgavas zakšana, un tad jau tā meitene vispārīgi nevar zināt, kas tas ir un kur viņa nonāks un kā tas būs. Tu nedomā, ka tas tika sarunāts un tā zakšana ir tikai izspēlēta? Es kā vienmēr pieļauju iespēju, ka ir dažādi varianti, ka varēja būt šie sarunātie varianti, bet varēja būt arī tā, ka, jo tanī pašā laikā vēsturiski mēs zinām arī to, ka karu laikā, sirojuma laikā, teiksim, viena kopiena dodās sirot uz citurieni, un ir dažādas lietas, ko viņi tur izdara, bet pamatā nodarbojās ar laupīšanu, un ne tikai ar lietu, bet arī ar cilvēku laupīšanu. Un atver tās līgaviņas sev, vai viņas to grib vai negrib. Jums droši vien arī ir ko teikt par tādu brutālu iegūšanu. Es jau teiktu, ka nekas jau īsti nav mainījies. Mums tā kā gribās to cilvēku idealizēt, bet mēs jau projām, tas, ko es savā darbā, piemēram, spilgti jūtu, mēs šobrīd jau arī varam runāt par šīm 3 dimensijām, kur kāzas savā ziņā ir tas rituāls, kurš tos cilvēkus savieno. Un viens ir, protams, joprojām tās zemes teritorijas, mājsaimniecības prasmes, iemaņas, kuras apkopojot, mēs varam tikt tālāk, ātrāk, izdevīgāk, viens smuks, otrs bagāts, vai tas nekas tur nav mainījies. Un tur vienmēr reizēm ir arī sastopams tāds pats augsts aprēķins vai tāda pati, tāda varbūt pat kaut kur ētikas un morāles liela dilemma, vai mums ir tas pieņemams vai nav. Tad, protams, ir šī pēcnācēju radīšana, kas joprojām arī mēs redzam tieši to pašu duālismu. Nevienmēr tas, kuras marža mani pievilks, būs tas objektīvi jēdzīgākais tēvs tam manam bērnam, kurš par to bērnu rūpēsies. Un tas, ko mēs joprojām redzam, tad lielākoties jau tā apzinātība tieši, es teiktu, jau šajā etapā. Kur tad mēs viņu tā novērojam? Viņā jau nav. Tāpēc tur tas trešais, kas jau būtu pati tā partnerība, kas būtu tā erotiski, romantiskā un intelektuālā cilvēku saikne, kur varētu tad ilgtermiņā patiešām tur bez griestiem turpināties, ja tik kāds viņā ieguldītos, jo tie bērni jau vienalga gribētu vai negribētu kaut kad izaugs, tās mājsaimniecības, cik ilgi tur var ņemties ap to māju zemi un vēl kaut kādām pragmatiskām lietām, ir īpaši mūsdienās. Un tad ir tas trešais, manuprāt, tas lielais izaicinājums, kur, ja nav brīvprātības partnerībā, tas, ko mēs varam redzēt, tad nav jau ieinteresētības tajā ieguldīties. Tas ir tā kā praktizēt seksuāli erotiskās attiecības un augt viņās un transformēties caur dzīvilddzei un visiem izaicinājumiem, kas ar to saistīti. To romantiski emocionālo, intīmo tuvības aspektu, kur lielā daļā jau mēs redzam cilvēku dzīvo klusējot, noslēdzoties un norobežojoties. Un tad ir tā koprade ārpus bērniem, kā mēs saprotam, ka cilvēks kā apzināta būtne ir spējīgs uz kopradi visas dzīvības garumā, tas nevar aprobežoties tikai ar bioloģisku radīšanu. Tā kā, manuprāt, šis ir visbrīnišķīgākais laikmets beidzot, kad šo te visu saprotot arī atgriežot varbūt kaut kādas tradīcijas, kuras ir nepelnīti zudušas vai kuras netiek cienītas, un
to jēgu un virsjēgu kaut kādā mērā iedodot kā instrumentu, mums nekad nav bijusi tāda privilēģija tik saprātīgi un patiesībā ar tādu uzvīdu dzīvot tajā attiecībās. Un vēl gribās pieminēt to, ka tā brīvā izvēle un brīvība ir jauns izgudrojums. Mēs jau diezgan ilgu laiku esam, un vēl šobrīd mēs dzīvojam tajā sievu pirkšanas, sievu zakšanas ērā. Mums ir vienkārši starpnieki, kas izstājas ļoti elitāri, ļoti smuki, ja? Taču tā sievietes nopirkšana, ja tu viņu iekārdini ar automašīnu, ar dažādiem spīgulīšiem, ar labumiem, ar ko tas atšķirās. Tie ir vienkārši starpnieki, taču forma jau nav mainījusies, viņai ir dekorācijas, bet Ziemassvētku eglīte ir tieši tā pati. Līdz ar to mums ir jāskatās vēl, pirms mēs kaut kādu jēgu iepūšam tajās attiecībās, mums ir vispār jāsaprot, kas ir brīvība, ko tas nozīmē. Tas ir grandios vispār jēdziens, tik ļoti ietilpīga doma, un kamēr mēs neesam sapratuši, kas ir brīvība, ko ar to iesākt, mēs netiksim ārā ne no tām zakšanām, ne no tām pirkšanām. Jo tā brīvība, diemžēl, mums tiek ietirgot. Mēs tur drīkstam karogu vicināt un dziesmu dziedāt, un it kā nekas par to nenotiek, tas ir daudz dziļāk. Jā, par to mēs parunāsim vēlāk mazliet par šo brīvības zaudēšanu, bet vēl tāds jautājums par seksu līdz kāzām. Vai tas ir vēlams, kā tas ir tradīcijās bijis, lai šī savienība būtu veiksmīga un ilgmūžīga? Varbūt ar to ir jāsāk, vai nē, vai ir jāgaida tā pirmā kāzu nakts? Kurš tad to vairs darīs? Es teiktu tā, ir atkal jāatdala reprodukcija no seksa, kā lielākoties cilvēki nenodarbojas ar seksu reprodukcijas nolūkos, viennozīmīgi ne mūsdienās. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz to, kā kādreiz skatījās, tas tomēr bija dzimstības kontrols vai dzimstības veicināšanas darbība, ne tik daudz baudpilnu divu cilvēku prieka un attiecību attīstīšana. Līdz ar to es teiktu tā, ja mēs skatāmies, neviens nevar tapt izglītots bez pieredzes, un man neviens nevar pastāstīt, kaut vai tādas elementāras lietas, kā darbojās mana muskultūra, kā man viņu aprūpēt, kā man kustēties, kā man elpot, tādā teorētiskā veidā. Tas seks jau savā ziņā ir tāda vingrošana. Un es teiktu, ka ir tīpaši tad, kad mūsdienās mums ir tā privilēģija runāt arī par sievietes baudu un sievietes kaut kādām priekšrocībām šajā visā stāstā. Mēs esam pietiekoši ilgi nodarbinājuši sevi ar to dzimumu aktu, un līdz ar to tur baigā tāda apgaismība nav vajadzīga, lai saprastu, kur ievietot un mazu laiciņu pakustēties. Tā kā es atdalītu droši vien šīs divas tēmas. Seks, kas ir bauda, un kas ir divu cilvēku intimitāte, jaunrade un attīstība mūža garumā, un reproduktīvā funkcija. Un mūsdienās mēs, es domāju, to arī redzam, kad mēs izglītojamies gan vienā jautājumā, gan otrā jautājumā, un savukārt tur tā cenzūra pirms tam, tas ir skaidrs, kādēļ viņa ir bijusi kādreiz svarīga. Vai viņa mūsdienās vairs ir svarīga? Kādēļ? Kādreiz? Lai regulētu dzimstību. Būtībā, lai saprastu, kur ir tie bērni, kurus barosim un kurus nogalināsim. To sievieti arī, kuru turēsim un kontrolēsim un kuru padzīsim ar akmeņiem, nomētāsim, sadedzināsim vai pazemosim. Nav jau tur bijusi baigā iespēja to seksuālo brīvību lietot. Tajā ziņā jau arī nebūs viennozīmīgas tās vēsturiskās pieredzes. Vīriešu seksuālā brīvība nekad nav tikusi cenzēta. Vai viņš ies un kaut kur, visticamāk ar to vienu vaļīgo sievieti, viss ciems ies un kaut ko darīs, viņš tik un tā būs ieguvējis. Viņš būs tas, kurš būs bijis tas brīvais vīrietis, kurš iet un dara. Ja viņš neko nedarīs, viņš atkal būs ieguvējis. Viņš būs tas krietnais vīrietis, kurš neko nedara. Tā sieviete, vai viņa dara, vai viņa nedara, viņa tik un tā būs vai padumja, ka neko nav darījusi, vai es atvainojos par tiešumu izlaidīga, kad kaut ko ir darījusi. Tā kā, nav jau tā kultūra bijusi arī un tā tradīcija, manuprāt, tik empātiska un vienlīdzīga, kā viņa ir šobrīd. Līdz ar to, man liekas, salīdzināt to, kā bija kādreiz un kā ir šobrīd, es domāju, mēs jau redzam gan tā reģistrētajās, gan nereģistrētajās attiecībās, ka viss vienmēr atdurās pret to, kas ir ar cilvēku zināšanām, ar izpratni, gan vienā jautājumā, gan otrā.
Mums ļoti gribās domāt, ka pateicoties kontracepcijai tā dzimstība tiek kontrolēta, bet joprojām mēs redzam, ka lielākoties bērni rodās, tad, kad viņi rodās, un viņi nerodās, tad, kad mēs gribam, lai viņi rastos, un tā kontracepcija ir vai viņa nav, viņa kaut kādu virzību ir iedavusi, bet konceptuāli cilvēks nav tikai racionāls un pragmatisks, viņš ir arī iracionāls, emocionāls, un reizēm risina, es teiktu, tur tādus ne tikai dzimtas, bet vēl tur kultūras un arhetipiskos jautājumus sevī. Kādēļ pēkšņi es izdomāju ar kādu ar to seksu nodarboties, un es nevaru pateikt kādēļ, bet man liekas, tas bērns ir lielākā svētība, un kaut kur atkal tai laulības ietvaros, pēc visiem noslēgtajiem rituāliem, es saprotu, es palieku stāvoklī, un man liekas, nekas briesmīgāks ar mani vairs notikt nevarēja uz šīs pasaules. Tā kā manuprāt, mūsdienās ir daudzas atkal tādas citas priekšrocības. Kā ir tradicionāli ar šo te pirmo kāzu nakti un rituāliem, kas tā kā simboliski pat atveido šo divu cilvēku savienošanos? Ja mēs mēģinām tam izsakot līdzi pēc pasakām vai pēc tautas dziesmām, tad īstenībā tādu tieši instrukciju vai tieši norāžu tur nemaz nav. Un vienmēr mums izdarot secinājumus paliek kaut kāda tāda brīva vieta interpretācijai. Jo, piemēram, arī ļoti skaista dziesma, ja, daļa manu līga, viņa daļa dienu, daļa nakti, daļa dienu darbiņos, daļa nakti klātgulēt. Un it kā šķiet viss kārtībā, bet tad pēkšņi mans matemātiskais prāts uzdod jautājumu, paga, te jau neviens nerunā par sievu, te runā par līga viņu. Tātad, pēc loģikas sanāk, ka tā klātgulēšana tad ir jau notikusi jau pirms tās pirmās kāzu nakts. Vai arī, piemēram, tas, ka dažādi stāsti par to, kā puiši aizjāja pieguļā, un tad meitas viņas tur tā pieguļā uzmeklē. Ar mūsdienu acīm skatoties, varbūt bērns varētu izdomāt, ka viņa naktī tur, cep kartupeļus ugunskurā un neko vairāk, ja? Bet paskatoties ar šodienas tādām jau mammas un vecmāmiņas acīm ir diezgan skaidrs, ka ne jau tikai kartupeļus ceptai pieguļā. Un līdz ar to tāds viennozīmīgs novērtējums, nezinu vai. Ir tā versija, ka māsa vispirms izprovē ar brāli šīs attiecības. Pavisam sena. Skandināvu literatūrā tas ir diezgan daudz arī daļu literatūrā aprakstīts. Un arī pēc mičošanas, laikam, tā pirmā deja ir, ka brālis ved māsu dancot, nevis jaunais vīrs un jaunā sieva. Es domāju, ka tas ir tāds jautājums, kas ir ļoti dziļš un kas ir arī ļoti maz pētīts. Un arī tas materiāls, kas mums ir pieejams, kā es saku, ja, jebkura tautas dziesmas domāt, piekritīs, ja, tas nav objektīvs informācijas atstāsts, bet tas ir kāds tēls, kāds simbols, un mēs viņu varam saprast dažādos līmeņos, dažādos kontekstos, un vienmēr varam kaut kādā veidā interpretēt, un mēs varam no viena teksta dabūt arī pretrunīgas interpretācijas. Tas, kas man iedod drošību šajā jautājumā, noteikti ir fakts, ka folklorā katrs elements, teikas, dainas, kur tu spļauj, daba ir dievs, mēs nākam no dabas. Attiecīgi, seksuālas attiecības ir dabisks notikums. Tā ir vilkme starp diviem cilvēkiem, vai 3 vai 4. Tā kā mēs nevaram protestēt pret dabu. Tiklīdz tu sāc protestēt pret dabas likumiem, jebkurš dabas likums stāv pāri jebkurām cilvēku izdomātām tradīcijām, kultūrām un vēsturei. Daba ir tas galvenais trumps, kur tu nosit visu, tas ir tas džokers tavā kāršu kavā. Tā kā, ja tur ir vilkme, tas ir dabiski, tu seko dabai, tu ļaujies, un tad tas notiek harmonijā, un tad tas ir patīkami. Un tad mēs izslēdzam daudz tās nejaukās lietas, ar ko šis viss ir apaudzis. Varas iegūšana, pārņemšana, vietas ierādīšana, tur egoistiskas baudas gūšana. Tie nav dabas likumi. Un varbūt tas ekonomiskais aspekts ir regulējis to dzimstību, līdz ar to, ja tikai dabai ļautos, tad varbūt nevarētu visus bērnus tur izbarot vai kaut kā tā. Tas jau nāk mazliet vēlāk, ekonomiskie secinājumi un kas. Tamdēļ, ka
daba ļoti skaisti regulējās. Un kā mēs varam novērot, tā, kad cilvēks sāk domāt un rīkoties, pieņemot sevi kā kaut ko šķirtu no dabas, kaut ko gudrāku un apģērīgāku, rezultāts ir diezgan skumjš. Līdz ar to tā daba arī spēja saprast, kurā brīdī ir par daudz, kādas sugas pārstāvi un kurā brīdī viņu ir par maz. Un daba saliek tos visus zobratiņus tā, lai tas arī tā kā izratotos vienmērīgi. Es varbūt varētu piebilst arī no to aspektu, ka tā jau ir arī tāda kaut kāda laikmeta iedoma, ka mēs varam atdalīties no šīs dabiskās apmaiņas. Tas būtu tā kā mežā stirniņa var ēst 1 kvadrātmetrā un otrs tur var iet ēst tai 2 kvadrātmetrā. Tikai cilvēkā mēs novērojam to, ka viņš pēkšņi izdomāja, ka ir mani bērni un sveši bērni. Kopienas ietvaros pietiekoši ilgu laiku, daudz ilgāku laiku nekā monogāmas laulības ietvaros, bija kolektīvi bērni, bija cilts, un ciltī bija bērni, un katram bija sava atbildība, ko ar tiem bērniem, ar tiem pēcnācējiem darīt. Mūsdienās vienkārši ir tā problemātika, ka mums gribās piesavināties to bērnu, un tad mēs arī viņu norobežojam no pārējās kopienas, un tad tur tas dzimstības kontrols jautājums kļūst svarīgs. Bet tas jau vairs nav par seksualitāti, par brīvu seksualitāti, kura nav iespējams ierobežot, jo arī, piemēram, pētniecībā mēs skaidri redzam, seksuāli nerealizējies cilvēks, tā ir pamatvajadzība, viņš slimo fiziski, viņš slimo mentāli, viņš sociāli nespēja realizēties, un viņš pats sev rada garīgas ciešanas un rada ciešanas arī apkārtējiem. Tā kā tas nav tik viennozīmīgi, bet tas dabiskais noteikti ir pāri. Jā, un ja runā par ekonomisko aspektu, tad mēs arī savā veidā mūsdienas mūs novad tādā, savu veidu strupceļā attiecībā pret šo ekonomisko aspektu, jo objektīvi mūsu ekonomiskās iespējas salīdzinot ar 100, 150, 200 un 300 gadiem iepriekš ir nesalīdzinām daudz lielākas. Un tādā pašā laikā tas, kas pašlaik notiek Latvijā demografiskās situācijas aspektā, tas ir gadu desmitiem ar mīnuszīmi. Un šeit es gribu uzdot tādu uzvedinošu retorisku jautājumu, kā tas ir, kādēļ cilvēki pieņem lēmumu, ka pašlaik nav īstais laiks bērnam, un tas parastais, ko man dažādās sarunās ir nācies dzirdēt, ir, ka es nezinu, kā viņam dzīvē ies, es nezinu, vai es varēšu iedot viņam labu izglītību, es neesmu pārliecināts, ka es varēšu viņu pietiekami labi apgādāt, un visā šajā stāstā es esmu 5 reizes dzirdējusi, kas ir es un kas man trūkst un kā man šķiet, un nevienu reizi neesmu dzirdējusi, ka centrālā uzmanība būtu pievērsta tam iespējamajam bērnam, kā individam vai kā dvēselē vai kā sabiedrības loceklim potenciālajam. Tāds egoisms. Diemžēl. Atgriežoties pie līgavas, periods starp sadarināšanos un kāzām. Tradīcijās tas ir tāds īpašs periods, kad līgava tā kā pamazām mirst iepriekšējai dzīvē, ierobežo savu pārvietošanos telpā, pārvietojas tikai draudzeņu pavadībā un vēl tur dažādi ierobežojumi. Kā jūs uz to skatāties? Kā jāuzvedās līgavai? Jo tradicionāli ir priekšstati, ka viņa ir ļoti tāda ievainojama, viņu var noskaust un viņai var tur visādi ļaunie spēki uzbrukt. Es drīzāk to redzu tādā kontekstā saistībā arī ar vienu tādu rituālu izdarību, ko mēs mēdzam darīt līdzināšanā, un dažreiz arī, ja mēs zinām, ka tas pāris ir vēlējies mičošanu, bet viņiem, viņi īsti nezin, kas ir līdzināšana, un tad mēs mēdzam arī dažas līdzināšanas elementus, kas mums pašiem ir svarīgi iekļaut arī mičošanas procesā. Un viena tāda lieta ir jaunajam pārim atvadīties no tā iepriekšējā statusa, pirmkārt no vecākiem, bet otrkārt arī atvadīties, un, protams, kāzās tā ir tāda simboliska rituāla izspēle, atvadīties no tiem, kam ir tas iepriekšējais status, no neprecētajiem.
Un tad sākotnēji līgava atvadās no neprecētajām meitām, jo viņi vairs nekad mūžā nebūs neprecēta. Viņa būs vai nu sieva, vai šķirtene, vai atrētne tālāk, bet neprecēta viņa vairs nekad nebūs. Tas status nomirst. Un viņa līdz ar to simboliski atvadās no neprecētajām meitām, jo viņa iziet ārā no tās kopienas, bet tā pašā laikā viņa arī atvadās no visiem neprecētajiem puišiem, jo tam nu tagad ir svītra pāri. Un līgavēnim līdzīgi atvadās no neprecētajiem puišiem, jo viņam būs cits status, viņš tur vairs nepiederēs, un atvadās no visām neprecētajām meitām, tā teikt, kas nu ir bijis pieguļā, tas lai paliek pieguļā, bet tagad ir jauns dzīves posms, jauns sākums. Varbūt tam arī veltīti tie meitu vakari, puišu vakari. Droši vien, kas tur notiek? Kāpēc tāds būtu? Kāda tam jēga? Tā kā pabūt kopā? Par puišu vakariem es maz ko varēšu spriest, jo man nav personiskās pieredzes bijis tādos piedalīties. Jā, es zinu, ka mūsdienās šī tradīcija, viņa izvirst. Tātad lielākoties, tie, kas ir tie puišu un meitu vakari, tās ir tādas pārbaudas uz visādām stulbām izdarībām un izdzerto alkoholu daudzumu. Bet tas, ko varētu iedomāties, piemēram, ko es esmu pati piedzīvojusi, ka līgavai pirms kāzām ir īpašs vakars, kas ir pirts vakars, un tad tur ir klāt māsas un mamma vai arī neprecētās draudzenes. Un tas ir patiešām tādām ļoti smalkām emocijām, smalkām sajūtām, par tādu vēl varbūt kādreiz vārdos nepateiktu un neparādītu mīlestību un maigumu savā starpā, un tāda, laba emocionālās ceļmaizes iedošana tā līgavai tālākajā viņas gaitā. Jā, tā meitas dzīve taču atšķirās no sievas dzīves. Tur taču psiholoģiski arī ir tā kā kaut kam jānotiek, kaut kā jāpāriet no viena statusa otrā. Es teiktu, te ir tas jautājums par to kopradi, lai es varētu safokusēties un vērst savu uzmanību uz kaut kā pavairošanu kopā ar vienu cilvēku. Man tomēr ir jāatdalās iespējams no tā, kas padarīs mani izklaidīgu vai padarīs manu to darīšanu saraustītu vai neviennozīmīgu. Lielākais izaicinājums, tas, ko mēs tiešām praksē varam redzēt, ka tur ir tā ilūzija, ka nebūs tās ilgas pēc tās dažādības. Ka tas, ka es pieņēmu lēmumu, ka es tagad no tā sevi nošķiršu, nenozīmē, ka tās ilgas dzīvības laikā ik pa brīdim neatgriezīsies. Un tas jau ir tas izaicinošākais. Izaicinošākais jau nav kāzu ceremonijas laikā paziņot, ka es to vairāk nedarīšu. Izaicinošākais ir pēc tam to praktizēt un saprast, kuros brīžos iespējams, ja es tā pilnīgi no visa atteikšos. Jo redz, tam cilvēkam pēc dabas, viņš tāds slings, viņš jau nav tā, ka viņš baigi nāk pretī viens otram. Tāpēc tā attīstība, viņa jau parasti nav tam pārim, tāda, kā lai saka, baigi pretīm nākošā. Un viens tur var gadiem sēdēt un gaidīt, kamēr ap to otru apgaismību nāks, ka varētu, es nezinu, vienu jauku vakaru kopā sarīkot. Un tad, ja godīgi, tad labāk ir jāaiziet atkal jāpaskatās, kas tur ārā notiek, jo tas, ko mēs pēc tam redzam, tas otrs ar tā kā attopās, ka te nav nekā pašsaprotam, ka tas kāzu rituāls, viņš ir kā palaidēja punkts tai tālākai praktizēšanai. Un tad kā to, kā tās vadlīnijas nospraust katram pārim individuāli, vai mūsdienās arī attiecību modeļi mēdz būt ļoti dažādi, un arī tas, kad arī par to šķiršanos mēs arvien vairāk saprotam, kad, ja kādreiz, cilvēki jau ātri mīra, tāpēc nebija jau problemātika tur tos pārdesmit gadus uzturēt kaut kādu to sistēmu. Tagad dzīvildze ir tik ārkārtīgi paildzinājusies, ka tas ir tiešām liels jautājums, kā tiem cilvēkiem nepazaudēt to savstarpējo saikni un kur tā iešana mazliet ārpusē ļoti svarīga, lai tas paplašinājums varētu nākt, jo iespējams mēs jau esam sākuši stagnēt vai kaut kā uzskatām viens otru par pašsaprotamu. Ja šī laika pārbaude, manuprāt, arī ir viens tāds ļoti nozīmīgs jautājums tieši dzīvības pagarināšanās kontekstā, jo tad, kad
senākos laikos tika dot šis solījums ne uz vienu dienu, bet uz visu mūžu, tad tas neuzrakstītais zemteksts bija par to, ka tie varētu būt 20 gadi, 25, jā, varbūt ap to, kas īstenībā saskan arī ar to bioloģisko ciklu. Ja ģimene veido tikai dabas mātes likumam radīt pēcnācējus un uzaucināt viņus līdz tam brīdim, kad viņi dzīvē nostājās uz kājām, mēs atkal nonākam pie šī paša kritiskā punkta, kas ir 20-25 gadi. Un ja mēs paskatāmies statistiku, kas notiek, tad 20-25 gadi laulībā kā likums ir kaut kāda krīze. Tas jau ir baigi optimistiski, jo viņi ir tikai 25 ātrāk, gadi pēc pirmajiem 3, es teiktu, ir pirmā un tad ir secīgi, jo tā ir izaugsme. Parasti ir ātrāk, jā, bet katrā ziņā tanī brīdī laulības institūts zaudē to dabisko pamatu un paliek tas trešais, tā koprade, jā, jo tie pirmie 2 ir zināmā mērā sevi izsmēluši uz to brīdi. Un šis ir jautājums tāds par to, ka mūsdienās uz visu mūžu nozīmē kaut ko radikāli citu nekā agrāk. Un kā mums ar šo domu aprast, ko mums ar to darīt, kādus secinājumus no tā izdarīt, nezinu, varbūt veidot laulību kā terminētu institūtu uz 20 gadiem, un pēc tam jābi piekrīt, tad ņem vēl vienu termiņu, vai kaut kā tā. Būtībā tas jau ir tāds seriāls. vai mēģināt jau pirms tā soļa izdarīšanas, pirms ģimenes izveidošanas, likt cilvēkam pie sirds, ka tas viss atlikušais mūžs, ka tie ir gadi 60, 70, jā, un ka ir jābūt kaut kādai nojaigai par to, kas tālāk būs. Tā ka jā, atkal ir varianti un ir iespējas interpretēt un ir iespējas katram izvēlēties. Mārtiņš varētu iekomentēt par vīriešu iniciācijas procesu. Es gaidu ar nepacietību. Man liekas, tas ļoti būtiski maina to, kā mēs sievietes te reflektējam. Tūdaļ, ko vēl es vēlos piemetināt par tiem mūžiem. Mēs tur ļoti tā baidāmies, tur 20 gadi, 30 gadi, lielie 30, 40 tā tālāk gadi. Par to vispār nevajadzētu uztraukties, tāpēc, ka Dainās ir diezgan skaidri definēts to, ka ir šī saule un ir viņa saule. Un tā dzīvošana viņā saulē, tā ir visam mūžiņam. Savukārt šī saule, mēs te visi esam atnākuši vienkārši paciemoties, iegūt pieredzi, padraudzēties kā dvēseles savā starpā. Attīstīties, padraudzēties, kas kuram ir izdomāts, jā, tie augšējā departamentā, ar ko es sāku šo mūsu sarunu. Tāpēc mums nevajag sev biedēt ar solījumiem tagad uz 30, 40, 50 gadiem, likt sev iekšā kaut kādos būrīšos, ka tagad tā būs, un ja tā nebūs, tad, mans Dievs, nesanāca, ko Tāpēc pamēģinam skatīties plašākā kontekstā, kā Dainis mums to māca, ka šī te fiziskā realitāte, tas ir tikai paplašinājums tam, ko mūsu dvēseles vēlās darīt. Un līdz ar to, ja mēs šeit jau esam satikušies, mēs jau sen esam satikušies. Un mūsu attiecības jau notiek gan pirms bildināšanas, gan kāzām. Un pat, ja ir jāšķirās, tad tās attiecības tāpatās turpinās citā formātā, augstākā plānā. Tā kā tā ir tāda ļoti grandioza, milzīga doma, kas ir patiesībā visās senajās reliģijās aptaustām. Un tostarp arī Dainis, kā kārtīgi svētie teksti, runā par to, ka šitas te nav viss, kas ir. Runājot par atvadīšanos no iepriekšējās dzīves, vai nav tā, ka tieši uz to līgavu attiecās tāda agresīvāka attieksme, jo līgavai sievietei ir jāatstāj tēva mājas, un viņa ir tā kā tiešām jāatvadās uz visiem laikiem no iepriekšējās dzīves un jāpārceļās pie svešiem cilvēkiem. Labi, tur ir tas mīļotais puisis, bet cita vieta, cita sistēma. Jā, tas ir ļoti liels pārbaudījums, un arī mūsdienu kāzās mēs par to runājam, lai gan mūsdienās tas jau sen ir zaudējis aktualitāti, ka es dzīvotu tieši vīra mājās, un bieži vien jaunie vienkārši meklē paši savu atsevišķu dzīves vietu, un arī tas sociālais burbulis, kurā viņi katrs apgrozās un kā viņi veido kopīgo,
tas atšķirās, bet nenoliedzami mums visiem ir gan mūsu, kā lai pasaka, mūsu ģenētiskajā atmiņā, mūsu uzvedības modeļos, šis te patriarchālais modelis ir ļoti cieši nostiprinājies. Un arī līdz ar to kādreiz izdarot kaut kādas brīvās izvēles, mēs jūtamies kaut kā ne tā, jo ir iekšēja pretruna, saistībā ar to visu, ko mēs zinām, kas ir aprakstīts, kā tas ir bijis, un tā tad kā tam arī tā kā būtu jābūt. Var sakot, ja mēs šodien tā kā virzamies projām no tā patriarchālā modeļa, varbūt nezinu, uz egalitāro vai vairāk matriarchālo, tad mēs varam arī rediģēt tās tradīcijas. Teorētiski mūsu vēsturē ir bijis arī matriarchālais periods, bet tikai par viņu, diemžēl, nav šādu veidu liecības saglabājušās. Vai tomēr tas saucamais egalitārais, jo mums arī tas viens no kāzu rituāliem ir līdzināšana. Jā. Varbūt varam pāriet uz šo rituālo daļu. Jā, un manā redzējumā tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot vispār, kas pēc savas būtības ir rituāls un kādēļ mēs to veicam. Un tad nākošais solis būtu piemērot, modelēt šo rituālu tā, lai viņš derētu tai mūsdienu situācijai, kurā mēs esam. Mēs sakam, protams, ka te ir tradicionāli bija tā un bija tā un bija tā. Un es esmu bijusi klātsos, viens mans dēls dzīvo nereģistrētās attiecībās, bet 3 es esmu bijusi kāzās. Man kā vīramātei nāktos cirst pļauku topošajai vedeklai mičošanas brīdī, un es nevienai no savām 3 vedeklām neesmu varējusi to nodarīt. Bet atgriežoties pie līdzināšanas, vai tur, kāda ir tā būtība, tā jēga? 2 cilvēki dod solījumu. Kā es to saprotu, tad pirmkārt tas līgumu ir savienošanas rituāls. Un tas, ko mēs mūsdienās ļoti pragmatiski runājam par līgumu, bet ja mēs atceramies, piemēram, tādu vārdu kā salīgt, kad mēs esam sastrīdējušies, mēs arī pēc tam salīgstam. Arī tas ir līgums, tikai tas nav tāds pragmatiskais līgums. Un ja mēs mazliet paplašinām to savu saprašanu par to, kas ir līgums, tad līdzināšana ir šī līguma slēgšana. Un kas, manuprāt, ir tā svarīgākā daļa, ir pateikt, ka šajā procesā viens nav pārāks par otru, katram ir savas stiprās puses, katram ir sava neatkārtojamā vērtība, un viņi nav vienādi, bet viņi ir līdzīgi, kas atkal atbilst šim pašam nosaukumam līdzināšana. Līdzīgi atbildībā. Līdzīgi atbildībā, līdzīgi tādā veidā, ka neviens nav zemāks vai vājāks vai nespējīgāks par otru, jo visi, kas ir kādu laiku padzīvojuši attiecībās un pastrīdējušies, tie zina, ka tas mūsu līdzcilvēks, viņš mums ir iedots cienīgs un līdzvērtīgs. Tas nav tā, ka viens ir pārāks un otrs ir vājāks. Arī augšējais departaments nokārto, lai mūsu draugi, mūsu pretinieki būtu mums līdzvērtīgi. Starp citu, arī seks ir viens no veidiem, kā risināt konfliktus. Jā, bez šaubām. Un ļoti labs veids ir arī runāšana, un tad pašā laikā vēl viens ļoti labs salīgšanas veids ir pat varbūt arī neobligāti ieslēdzot seksu kā procesu, bet spēja pieskarties viens otram. Bet par to seksu ir pētījumi pie pētiķiem. Arī pie cilvēkiem. Jau vairs nav tie pētiķi jāliek mierā, jau cilvēki ar spēju nodarboties ar to seksu pētniecības nolūkos un paši ir diezgan interesēti zināt, kas tur sanāks. Es atkal droši vien uzsvēršu komunikācijas kultūru un savstarpēju cieņu. Gan seks var būt vienpusējs un lietojošs un patērējošs, gan saruna var būt vienpusēji lietojošs un patērējošs. Tur tai līdzināšanai, manuprāt, būs tas
atkal tā izšķirošā nozīme un tā lielā vērtība būs tai apzinātībā. Darbā ar pāriem parasti viena no pirmajām lietām, ko mēs mācam cilvēkiem, ir celt tiltus. Žogus būvēt mēs visi esam gudri. Tas ir 3 sekundžu jautājums, un mēs katrs tur uzliekam savus uzstādījumus, savas patiesības, savus pieprasījumus un savas vajadzības. Bet būtībā ilgtermiņā harmonizējās un tai mīļajā kopradē, tai mīļajā kopdzīvē spēja būt tie cilvēki, kuri spēja celt tiltus. Tas nozīmē, tiklīdz man ir iespēja, es eju pretī, nevis es radu šķērsli. Un to nevar izdarīt, ja to nedara no abām pusēm. Un tas, manuprāt, ir tas līdzināšanas, tas būtiskākais, tāda lielākā vērtība, kad ja nav šīs izpratnes, apzinātības, konflikts ir vienīgā izaugsmes augsne. Man ir vajadzīgs tas otrs savādākais cilvēks, lai es varētu nonākt trešajā realitātē, kas būs lielāka par mani pašu. Un ja es to uztveru kā uzbrukumu, nevis kā iespēju, tur jau brīnums nenotiks ne tai seksā, ne tai sarunā. Un tas seks iespējams un tā saruna paliks vēl ilgi, kā kaut kas, kam būs vēl grūtāk pāri tikt, labāk klusums būtu un atstatums. Pieskāriens ir vēl viena īpaša tēma, jo seks ļoti, pieskāriens ļoti bieži šīs te patriarchālās uztveres dēļ tiek, tā teikt, uzspiests. Un līdz ar to izsīkst pieskāriens. Un tad, kad izsīkst pieskāriens partnerattiecībās, tad kas notiek? Mēs būtībā esam dzīvnieciņi, kuriem pirmā nozīmīgākā maņa ir, ka mūs papājā. Un tā ir arī tā, kas mums iedod drošības sajūtu. Un līdz ar to, ja mums nav šīs bāziskās drošības sajūtas, fiziskās drošības sajūtas, mēs sākam melot. Un tas, ko mēs runājam, vairs neatbilst patiesībai, kā jūtās mans ķermenis un uz ko viņš patiesībā ir atvērts vai nav atvērts. Un tur ir tas pieskāriena un arī seksualizēta pieskāriena izšķirošā nozīme. Kādēļ tā ir daudz lielāka vērtība nekā mēs līdz šim bijām domājuši. Tādēļ, ka cilvēks melo, viņš krāpjās, viņš manipulē, viņš spēlē varas spēles, viņš grib redzēt savu ietekmi, bet fiziskā kontaktā to ir daudz grūtāk noslēpt. Tas tā kā dejot. Es tā jūtu, kad otrā ir trauksme, ka viņš tur nesaprot, kur pusi iet un lai ko man tajā brīdī teiktu. Tas ķermenis pasaka to, kā ir. Es gribu, bet kājas jau ir uz otru pusi. Tā kā tur tas ir nozīmīgi. Mūsdienās tas, kas ir tā kā cauri tiem gadsimtiem un dažādiem laikmetiem, ko tik mēs neesam piedzīvojuši kādas revolūcijas, tomēr ir saglabājies, tas ir mičošanas rituāls. Un nereti tur tieši šo mičošanu izvēlās pāris, lai gan tur līdzināšana vai kādi citi rituāli nav tik svarīgi bijuši. Tā skaitā mičošana izvēlās jauktie pāri, kur viens ir nelatvietis un otrs ir latvietis. Kā jūs domājat, kāpēc tieši mičošana ir tāda svarīga kāzu sastāvdaļa? Manā redzējumā ir tā, ka mičošana noslēdz, tā teikt, saliek pēdējos punktus uz īšajā status nomaiņā. Un papildus tam šķiet, ka vēsturiski līdzināšana ir daudz ātrāk aizstāta ar atbilstīgo kristīgās baznīcas rituālu, kas ir laulāšana, bet tas, kas pēc tam ir noticis saimē pēc atgriešanās jau no baznīcas, tur šis mičošanas elements ir saglabājies daudz ilgāk, un vienkārši mēs par viņu daudz vairāk zinām. Vai tas ir svarīgi tai līgavai, šī kaut kāda simboliskā vizuālā nomaiņa? Es esmu arī mičojusi un redzējusi, ka līgava piedalās mičošanas rituālā, viņai tiek uzsiets linauts, un tad, kad tas rituāls beidzās, viņa uzreiz to linautu ņem nost. Dažas vispār negrib, ka viņām tur... Jā, sabojās frizūra. Tā teikt, šī varētu būt pilnīgi vēl atsevišķa sarunas tēma, vai nopietno un nenopietno stāstu krājums par to, kas var notikt kāzās mičošanā. Manuprāt, kas ir
saglabājies ir tas, ka līgavas vainags vai plīvurs, ka tas ir lūk šīs te tādas, viņas tās iekšējās būtības atspoguļojums, ka tas ir tas viņas, es lietošu vārdu meitas gods. Es pat teiktu meitas skaistums. Meitas skaistums un meitas gods, kas tanī brīdī tiek labprātīgi atdots, bet kuru negrib atdot. Bet ja viņa ir spērus tā soli, ka viņa tomēr ir izvēlējusies, ka... Jā, laikam grib abus. Jā, grib abus, bet emocionāli ir tas, ka no tā neprecētās meitas un arī no līgavas status būs jāšķirās un jāiegūst sievas status. Un, protams, ka rituāli visvienkāršāk to ir parādīt ar šo te galvas sagu nomaiņu. Jo tad tas ir pilnīgi acīm redzam un skaidri. Mēs varam diskutēt par to, ka jā, ir viedokļi, ka man nepatīk jēdziens senlatvieši, tas ir drusciņ tāds aiz matiem pievilkts, bet ka senākajā sabiedrībā arī precētās sievas ir staigājušas ar vaļā matiem un tā tālāk un tā joprojām, ja? Un ka visa tā tur frizūras un matu slēpšana, ka tas ir arī līdz ar kristīgo ticību ienācis ierobežojošais tāds papildinājums. Un es personīgi, es nemeklēju, kuram ir taisnība. Es zinu to, ka iespējams mums ir bijusi šī savādākā vēsturiskā pieredze, kas ir senāka, bet arī pietiekoši gara nesenākā vēsturiskā pieredze, un mēs esam tur, kur mēs esam. Tautas tērpam ir meitas modelis, kuram ir vainags, un ir sievas modelis, kuram ir sakta galva. Un kāzās tas tiek rituāli izspēlēts, un tas, vai tā sieviete to uztver, ka tās sievas galvas sagas uzlikšana viņai ir gods un nokļūšana citā statusā. Tas ir atkarīgs gan no viņas apzinātības līmeņa, gan zināmā mērā arī no tiem, kas to rituāli veic. Vai tas tomēr nav arī kaut kādas seksualitātes ierobežošana, jo mati ir saistīti ar sievietes seksualitāti un dažādām maģiskām maņām. Un pēc kāzām tu vairs nevari savu seksualitāti izrādīt plašā sabiedrībā, kairināt visus vīriešus, kas tajā kopienā... Bija tak jāatvadās no visiem tiem neprecētajiem puišiem. Tātad tā sieviete labprātīgi piekrīt, ierobežot šo te savu seksuālo izpausmi. Kristīna ir ko teikt. Jā, jāsmējās. Viņa tā vienkārši neapzinās, uz ko viņa parakstās. Es drīzāk teiktu tā, kad es atkal saredzu, mēs nevaram noliegt to, ka sievietes, mums ir kaut kādā mērā tomēr centralizēta sieviete kā māte un sieviete kā saimniece. Un, manuprāt, šis rituālu daļa kaut kādā mērā atņemtai sievietei to, ka viņa joprojām ir sieviete, viņa joprojām ir seksuāla un ar matiem vai bez matiem, ja viņa gribēs, viņa tāpat savu izdarīs. Un nekas tur viņa nepaslēps, ne atturēs. Un to jau mēs arī redzam, ka būtībā tajā brīdī tiklīdz šis te solījums tiek dots, nekas jau pēc būtības dabā nemainās. Tiklīdz solījums tiek dots, tā parādās krāpšana vai parādās seksa industrija un tā tur kurā kopienā, kādā veidā, bet tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Un, manuprāt, tas ir tas, ko mēs negribam atzīt, ka nevar ierobežot to dabisko cilvēkā. Un pēc būtības, ja es teiktu, nav jau arī nekādas vajadzības viņu dramatizēt, jo, ja mēs skatāmies tomēr uz to cilvēku kā uz pietiekoši konstruktīvu, apzinātu būtni, kāpēc, lai viņi arī skriet un darītu, ko pagadās, ar ko pagadās, un ja es skatos no tāda psiholoģiskā viedokļa, tad tur vienmēr ir kaut kāds pamatojums, kādēļ cilvēks kļūst nevērīgs pret savām izvēlēm, vai kādēļ viņam reizēm ir kaut kāda kompensācija kaut kam nepieciešama, jo, nav jau tā, mēs esam tomēr piesaistas radības, mums vislielākie pārdzīvojumi saistās ar intīmu piesaisti tuviem cilvēkiem, tā skaitā arī partnerībā, un šī te sievietes seksualitātes ierobežošana nekad to nav aizturējusi, ne mainījusi, un manuprāt, tas kaut kādā mērā man asociējas, ka
ka tas vienkārši tāds izdevīgs atkal rituāls, kurā norādīt sievietei to vietu, ko mēs no viņas gribētu varbūt sagaidīt, lai nebūtu viņu jārisina, bet tas neko tāpat nav atrisinājis. Nu, jo dzīves realitāte jau parāda tāpat kaut ko pilnīgi pretēju. Ir tāds skaists teksts par to, ka viena pati ielīgoja tauta dēla sētiņā, dzīvodama sazaroja kā ābela dārziņā. Miezīts bija iesals tapa no iesala alatiņš, meita bija sieva tapu no sieviņas māmuliņa. Un, manuprāt, kur es saskatu šo te rituālo jēgu, ir ne jau pieprasīt no tā jaunā pāra, ka tagad viņi rīkosies tā un tikai tā, bet izveidot iespējami veselīgāko modeli, lai viņi varētu savu to ģimenes sistēmu uzturēt un lai viņi varētu radīt bērnus un zināt, ka tā viņu savienība ir legāla un atbalstīta no pārējiem. Jā, bet tas jebkurā gadījumā būs kontrolas mehānisms kaut kādā aspektā, jo... Bet kas ir kontrolieri? Es teiktu, ka, praksē, es vairāk uz to praksi, jo psiholoģija nodarbojās ar pētniecību, un tas, ko mēs tiešām redzam, cilvēkam ir divas lielākās bailes, nāves bailes un tikt izstumtam. Un piedraudat sievietei, ka jūs atņemsiet viņai tuvāko, un viņa jums notēlos un izdarīs visu, kas ir nepieciešams. Un tā kā kontrols mehānisms bija... tev atņems tavu bērnu, ja tu kaut ko darīsi kaut kur citur, vai tevi izdzīs no tavas kopienas, no tavas saimes par tādu uzvedību, kādu tu atļausies, kas tu tur baigi vairs atliek. Tā kā, tas ir tā kā neizbēgami. Jebkurā gadījumā savā ziņā tas ir neizbēgami. Un tas, ko mēs mūsdienās varbūt redzam, kur atskatoties, tad varbūt ir saprotams, ka tajā laikmetā, protams, vērtība bija tad beidzot pabarot visu, to labklājību vairot un tiem bērniem palīdzēt izdzīvot, jo viņi tak mīra. Viņi, realistiski mīra un viņi bija darba rokas un viņam bija pilnīgi cits uzstādījums. Mūsdienās mēs skatāmies uz bērnu kā uz personību, kurš dzīvo savu dzīvi. Es teiktu, vēl vecmāmiņa paudze pilnīgi savādāk redzēja savus, paši sevi, savās dzimtās, kas bija viņu motīvs, kāpēc viņi tika radīti. Un tur ir, manuprāt, tā milzīga atšķirība ar mūsdienām un to rituālu tādu mūsdienīgošanu, ka tas nav vairs, lai saudzētu saimniecību, un tas nevar vairs būt, lai kaut kādā mērā apšaubītu cilvēku veselo saprātu, ka viņi grib rūpēties par tiem bērniņiem, ko viņi ir radījuši pēc iespējas labākā veidā, bet vairāk par pāri pašu, kurš, manuprāt, kā lai saka, es pat nezinu, kā šo rituālu transformējot, mēs to uzmanību varam vērst nevis uz to, kas būs ārpusē tā kopiena un tā mājsaimniecība un tie bērni, bet atstāt viņiem pašiem kā kaut kāda apzinātības rituāla, kas iedod viņiem citu veidu resursu, ko darīt viņu attiecībās, kas nebūs vēlams mūsdienās vairs tikai par bērniem. Bērnu psiholoģija visu ir atrisinājusi, mēs saprotam, kas ir vajadzīgs labklājīgai bērnu izaugsmai, pieejami divi saprātīgi pieaugušie, kuri var izrādīt rūpes un līdzvērtīgu atbildību. Un, vai dzīvot vienā mājsaimniecībā 5 vai nedzīvot nevienā un ceļot pa pasauli, tas ir arī globalizācijas laikmetā pilnīgi cits jautājums. Bet ko tas varētu nozīmēt viņiem pašiem? Man interesants paliek šis aspekts. Ko mūsdienās šādu rituālu pārnesot lietošanai, iedodot cilvēkiem kā kaut kādu apzinātības instrumentu, mēs varētu nodrošināt un aktualizēt, lai tas nav vairs tās tradīcijas stiprinot, bet mūsdienu tradīcijas varbūt veidojot. Jā, tieši tā, jo galu galā tā bāze, no kuras pašlaik mēs runājam par visu to problemātiku, par to, ka jebkurā veidā tiek ierobežota sieviete, ar it kā pat labi domāto rituālu, ja? Tas ir tas mūsu pienesums no tā, ka pašlaik mēs kāpjam ārā no patriarchālās sistēmas, nevis no matriarchālās. Un mēs atkal varētu varbūt spekulēt uz to, kā būtu bijis, ja būtu bijis, ja? Bet mēs esam tur, kur mēs esam, ja? Ar vairāk 1000 gadu patriarchālu pieredzi, kas tagad mainās, un jā, viss ir mūsu rokās. Un arī mums, veicot dažus rituālus, ir kādreiz uzdots tāds jautājums, un cik autentiski tas ir.
Un mana vienīgā atbilde ir tāda, ka tā kā mēs to redzam un tā kā mēs saskatām šī rituāla jēgu, tad priekš mums tas ir īsts. Ja jums tas patīk, lietojiet. Un ja tas izrādīsies derīgs arī plašākā kontekstā un atbilstošs tam laikam un laika pieprasījumam, tad tas dzīvos. Ja nē, tas aizies pagātnē tāpat kā kolhoznieku dainas. Dainās viss ir par drosmi. Tostarp arī mīlestībai ir jānāk caur drosmi, nevis caur bailēm. Un mums ir katram pašam sev, mums jāsaprot, kā individam, kā sabiedrībai, vai tas rituāls, tradīcija tiek izmantots, lai es varētu piesakt savas bailes, savu gļēvulīmu, vai arī viņš ir, lai svinētu manu drosmi. Un, manuprāt, tajā brīdī nav vairāk pat svarīgi, vai tas ir autentisks, vai tas ir senlatvietis, vai tas ir jaunlatvietis, vai tas ir Āfrikā, vai kur tas notiekās. Jo, ja tas vadmotīvs ir drosme, kāpēc mēs kaut ko darām, tad mēs uzticamies, mēs paļaujamies. Bet mūsdienās daudzi pat neizvēlās šo ceremoniju, šos kāzu rituālus, jo kaut kādā veidā sevišķi vīrietim ir šī sajūta, ka tā ir kaut kāda uzspiesta atbildība, un ka vispār kāzas, vai viņas ir vajadzīgas, viņas nav vajadzīgas, un tā ģimenes definīcija paplašinās. Tāpēc, ka tam nabaga vīrietim viņam tiek iestāstīts, ka viņam kaut ko ņems nost, ka viņš tiks ielikts arī kaut kādā būrītī, kur kāds ierobežos kaut kādu viņa mistisko maskulinitāti, kuru viņš pats nesaprot, kas tas tāds ir. Un es pieņemu, ka no turienes rodās diezgan lielas šaubas un pārdomas un aizdomas un viss šitais te. Kāzas ir notikušas, kas notiek tālāk, kādi, varbūt mūsu sarunu nobeidzot, kādi būtu jūsu ieteikumi vai skatījums uz to, kad cilvēks, kā es saprotu, ir sērija veida monogāma būtne, kā pēc iespējas tomēr ilgāk laikam šīs attiecības saglabāt? Es droši vien novēlētu tik daudz nenodarbināt sevi ar ilgumu, jo tad atkal var aiziet prom no tā satura un no tās kvalitātes. Un tajā ziņā viennozīmīgi es noteikti tikai un vienīgi varu atbalstīt to, ko Mārtiņš teica, attiecības ir drosme. Tā ir lielākā atbildība, kādu mēs varam uzņemties, ne tikai par savu dzīvi, bet vēl jebkura cilvēka dzīvi, kurā mēs sevi ienesam un kuru mēs ielaižam savā dzīvē. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks rituāls, kurš vienkārši ir pazaudējis mūsdienās kaut kādu to saturu, un tāpēc viņš arī ir pārvērties par tādu Instagram bildi, kur galvenais photoshopēt visu un salikt pa pareizajiem rāmīšiem, bet pēc tam nākošajā dienā tu atmosties un nesaproti, kas tas tāds vispār bija un uz kurien tas ved. Un tad pēc pāris gadiem, labākajā gadījumā, cilvēks sēž pārterapeitu kabinetā un mēģina to darīt otrais. Un tas ir mans ikdienas darbs. Katru mīļu dienu mēs ar cilvēkiem joprojām runājam par šo te neizbēgamo sociālās būtnes jautājumu. Mēs visi ilgojamies pēc intimitātes, mēs visi ilgojamies pēc šī te paplašinājuma, pēc dzīves piedzīvošanas. Un vienkārši ir pazudušas kaut kādas vadlīnijas, kas mums palīdzētu saprast, kā to dabūt gatavu, jo brīvība ir atbildība, es teiktu, un atbildība ir iespēja izvēlēties, un ir kaut ko jāvar izvēlēties, jo ja es neizvēlos neko, un ja es nepārtraukti mainu savas domas, tagad man bija konflikts, tagad es šķiros, tagad ir laba diena, tad atkal precamies. Tas viss paliek bezjēdzīgi. Tādēļ, manuprāt, tas trešais ir svarīgs, kā vārdā mums ir dota privilēģija veidot šīs te attiecības, un tam ir jābūt lielākam par mums pašiem, lai mums ir iespēja tam kalpot un caur to virzīties. Un kāzas, manuprāt, ir vienīgais rituāls, ko es saredzu, kā tiešām eksistenciāli nozīmīgi cilvēku suks apzinātai, tādai virzībai uz priekšu. Tur tāda migrēšana un nesaprotama mainība, viņi jau mēs skaidri redzam rezultātu mūsdienās, viņi ne uz kurien neved. Uz satraumētiem, nobijušiem cilvēkiem, kuriem bail no piesaistes. Kas varētu būt turpinājums, ir, ka pieņemot, ka šis rituāls ir izdarīts un jaunam pārim ir notikusi šī status maiņa, viņi ir kļuvuši nevis no iemīļotajiem vai līgavs un līgavaiņa, viņi ir kļuvuši par vīru un sievu,
Tas ir jauna ceļa sākums un mācīties būt iedzīgiem, labiem ceļabiedriem. Kāzas ir pateicība. Un tā vajadzētu laikam uz to skatīties, ka mēs pasakāmies, ka mēs esam satikušies, ka mēs varam dalīties, mainīties, un tad tas rituāls, lai vienalga kāds tur komponentes būtu uzkaisītas virsū, jā, tā ir liela pateicība departamentam. Skaisti, lai vairāk kāzas, lai vairāk ģimenes, lai vairāk bērni dzimst un latviešu tauta turās. Paldies jums liels par sarunu. Saules mūžu Latvijai. Paldies.